pa dienu viss izskatās daudz savādāk nekā naktī. Visi tie mazie veikaliņi, kas bija ciet, tagad ir atvērti. Un tas noteikti piedod milzīgu kolorītu šīm ielām. Troksnis gan baigais. Ir gan vietas, kur pārdod svaigas zivis, turpat arī krevetes stāv, siers, daudz un dažādas bulanžērijas, protams, un bagetes un maizītes, ķīniešu ēdiens, indiešu ēdiens. Un katra bodīte ir tāda kā izrauta pastkarte, var pastīties sānē. Gan vintage ēkas, gan kaut kas modernāks, bet katram savs piestiens. Un īpašnieks neuztrauc par to, ka viņa fasādes varbūt ir nedaudz abružātas, tur kaut kas salīmēts ar skoču, kaut kas pietīts. Viss tāds īsts un nesmākslots, kas piedod milzīgu šarmu šīm ielām. Visur ir notiek remontdarbi, visur ir baigais troksnis, no rīta arī nemaz ilgi nepagulēs, jo šodien bija stikla taras izvešanas diena. Un cilvēki šeit ļoti šķiro atkritumus. Un daudziem patīk braukt ar ļoti skaļiem močiem. Aizgājām arī līdz Van Gogha dzīvoklim. Neko gan īpaši tur nevar redzēt, tikai vien kā durvis, mājas numuru un dzīvokļa logu. Tagad. Jums ir ko pateikt par šo troksni? Nē, nav. Skaista pilsēta. Neviens man negrib runāt. Tagad, ko mēs meklējam, to kupolu milzīgo. Tas milzīgs veikals, kuram pa vidu ir vēsturisks ēkas milzīgs kupols, un mēs to šobrīd meklējam. Jo veikals ir tik nenormāli milzīgs, es nezinu, vai mēs atradīsim. Sanāk, ka veikals ir sadalīts pat vairākās ēkās, un pa vidu iet ielu. Un pa vidu ir terasa, kas savienos šos veikals savā starpā. Tā kā iespējams, ka kupols ir kaut kur citur. Kam tur vajag kaut kādus tos kāpju Eifeļa tornī un dabūt skatiņus? Rekri jau aizmirēju, ir pietiekami. Bez maksas un bez rindām.
jūtām sajūtas, ka tu sēdi tādā romantiskā kafejnīs, varētu teikt, ēst bageti, dzert vīnu. Būtu mums kaut kas tāds līdzīgs mūsu pilsētā. Es no šeit ārā neietu. Pusdienas bija vienkārši fenomenāls. Alis šolaikam atrada TripAdvisorā, ja? Kad šeit, ne? Citur atrada, ka šeit pusdienas ēd gan vietējie, gan turisti, vairākas galīgs saskaitīja vietējais. 100 gadus jau pastāv. Apkalpošana vienkārši unikāla, ka cilvēks spēj to atcerēties, to, ko mēs pasūtījām. Un franču ēdienu es pasūtīju gan bišķi tā, pasūtīju, ko es domāju, ka tā būs cūgaļas kāja. Reāli tas bija kaut kāda daļa. Tur bija tikai cūgaļas kāja, pasaka tā, želantīgā daļa. Tātad, principā, tauku nāda tikai. Bet ļoti garšīgi kopā ar frī kartupeļiem. Burvīgi. Mās, ka pats svarīgākais tur ir tā atmosfēra un tā vecā ēka. Ļoti garšīgs. Un ēdiens bija, jā, ļoti garšīgs. Un arī cenu ziņā ļoti, ļoti lēti Parīzei. Tā kā, ja būs iespēja, mēs noteikti atgriezīsimies vēlreiz. Šīs ir tādas īpašas vietas, pasāžas, kurās iekšā atrodas ļoti daudz dažādu mazu kafejnīcu vai arī antikvariātu, mākslas galeriju. Principā var nopirkt visādus suvenīrus, mākslas priekšmetus un vienkārši izbaudīt to, kā izskatās. Ierodas Parīzē, nopirkt ar pienenē pastkarti. Jā, bet no skaisti gan. Pati neiedzīgākais sunīs, ko es redzējis. Kidding me. Parīzes lielākajos kapos ir arī apglabāts Alises elks, Džims Morisons, tāpēc mēs dodamies tāpat kā vēl kādi 3 miljoni turisti apskatīt viņu pēdējo atduses vietu. Oh my god, kāds tas skats. Un tās viss ir kapličas. Varbūt nav tik skaisti un oriģināli, kā tas bija Milānā. Visas tās mājas ir diezgan vienādas, bet tas daudzums ir apstulbinoši iespaidīgs.
telpos beidzot var izbaudīt to absolūtu tādu mieru un klusumu. Un beidzot arī nesmirt pēc cigaretēm, pēc šodienas pastaigas, lai tāds sevi, kad būtu puspaciņi izsmēķējis. Un dīvains vēl, man liekas, tas, ka šeit tādi pavasara putni dzied. Aug jau narcis stulps, ir februārs, 6. februāris, un es sajūtu, ka ir totāls pavasaris. Cik daudz cilvēku nāk? 3,5 miljonu gadā. 4 miljoni Un tāpēc viņas izdomā kožnes pielīmēt pie stāba. Nu, nē, iedomājies, ka gandrīz 4 miljoni gadā nāk un gandrīz pilnīgi viss nāk uz šejien tieši. 5 cilvēki pielīmē kožnes, tad pārējie 3 miljoni izdomā, izdarāmies tā arī palika šeit, mans DNS. Ko visi pašnāvnieki brauc uz šeit? Nu, tur ir tā suicidālā ideja. Daudzus aizskar, viņam ļoti skaisti teksti, ļoti skaista mūzika. Un ļoti daudz jaunieši arī jūtās nesaprasti un nepieņemti un visādas domas. Un ļoti daudz domā, ka es arī nenodzīvošu līdz 30 gadiem, es arī droši vien nomiršu. 26, 27 gadu vecumā. Kā ļoti daudz slavenības tajā vecumā ir nomirušas. Daudz tas piesaista.